Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Eirobaskets nav beidzies, bet Latvija prom, un līdz ar to mums bišķi neinteresantāk ir runāt par to, kas notiek šeit. Bet tāpat var vienmēr kaut ko atrast. Man ir liels prieks, kad es esmu atminējis visu 4 ceturtdaļfināla spēles. Un tās iepriekšējās 3, es biju astotdaļfināls, kuras es nenoprognozēju. Tas bija Serbijas, Francijas un Latvijas zaudējums. Tā kā man viss ir piedodams. Kaut gan šis bija daudz vienkāršāks variants. Visur bija favorīti tās komandas, kas uzvarēja, un tāpēc varbūt arī vieglāk bija. Nekādas sensācijas nenotika. 2 spēles no 4 es gribētu sevišķi pieskarties. Tātad Slovēnija pret Vāciju. Vācija absolūtais favorīts, bet tajā spēlē viņi nebija favorīts. Bet to spēles, manuprāt, saboja, kā visi raksta tiesneši, bet es teikšu tā Dončič un viss Slovenijas izlases, tā kā sērga, tā cīņa tiesnešiem. Viņš jau gadiem visu laiku cīnās ar to. Katra svilpa tā viņam ir traģēdija. Un viss tā komanda skatās uz viņu un viss ir uzvilkt. Skaidrs, tie tiesneši jau sen netiesā labi, jo no tā brīža, ka Eirolīgas tiesneši pamet to FIBA. Bet ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt tā, ka viņš labi ir uzņēmis labu formu. Viņš ir fantastisks spēlētājs uzbrukumā, bet tā uzvedība, viss tas tā atstuma, es nevaru uz to skatīties. Viņam nav ne mazāk tādas takta sajūtas. Visu laiku. Un es te atbalstu pilnīgi latviešu tiesnesi, kas uzreiz ar tehniski teica, vecīt, paklusē šogad. Viņš nesaprata, viņš neko nesaprata. Spēle bija interesanti, jā, bet jāadaptējas tiesnešiem ir visādi redzēt, un mēs redzējām, ka atkal pēc spēles vainoja tiesneši un tā tālāk un tā tālāk. Vācija nebija laba spēle. Pēc šīs spēles, es teikšu, viņi vairāk nav tik liela favorīti, kāda viņi bija, un varbūt vispār nav favorīti. Bet tas potenciāls ir. Un, teiksim, beigās viņi nolauza to spēli. Varbūt tur bija labi tādā ziņā. Ok. Bet kas man vairāk uztrauc tas, kad mūsu publika un visi tie, kas te raksta par to, Dončičam nevarēja dot 5. piezīmi jau uzreiz. Kas tas būs, kad viņam iedos 5. piezīmi, visi skatītājs problēma? Tā ir Dončiča problēma, nevis mūsu skatītāja problēma. Lai viņš pats tiek galā sevī. Tas mūs tas apbrīno arī. Tagad viņam ir status, viņam nedrīkst dot nevienu piezīmi. Ok, ejam tālāk. Lietuva, Grieķija. Mēs visi tā iedomājamies, ka Latvija Grieķija būtu spēlējusi. Arī bija iedomājies, bet nekas nesanāca. Bet Grieķija izģēba Lietuvu pat tīro. Mēs redzējām, cik vāja Lietuva bija, un mums vajadzēja vinnēt to Lietuvu. Vajadzēja mums vinnēt to Lietuvu, mēs būtu labāk cīņu iedevuši. Kā mainieku un būtu savādāk. Tur bija arī mūsu, teiksim, Latvijas-Lietuvas tās attiecības treneris zināja Latvijas, skatījās internetu, kaut kādam motivēja. Bet Grieķija ar Džāni tiešām ir sarkano strīpu, kas saka, izgājuši cauri, tas ir ceturtdaļfinālā, viņi nekad augstāk nav bijuši. Tagad ir jāņem tituls, bet to jau par to bišķi vēlāk. Turki savā līmenī, tā mierīgi, bet interesantāk arī Somi diezgan mierīgi vinnē, bet pa Somiem atsevišķi tās. Tā ir vienīgā tagad tāda apkārt mūsu valsts, pa kaimiņu, kur atkal varēs skatītājs sabraukt un bišķi, kas saka, bārs pataranēt. Bet par basketbolu ļoti labi, ļoti interesanti komanda. Pirmo reizi redzēju, kā Markanens spēlē, un Mūrinen un viss tur tad ļoti interesanti komanda. Man ļoti patika, un es domāju, ka ja mēs to, ko viņi Tamperē spēlē, Somija pret Vāciju, tad būs pavisam cita spēle. Un iespējams, Somi var viņi var iespēt, bet es tāpat likšu uz Vāciju, kaut kādu 55-45. Viņi zina, Vācijai bišķiņi tas potenciāls milzīgs, bet viņiem milzīgas iespējas, jo viņi neko nezaudē. Viņi jau tiek finālā, viņi ir čempionāti. Pilnīgi, visas 4 komandas var viņu. Visas 4 komandas var viņu Eirobasketu. Turcija, Grieķija. Ko jūs teiksiet? Ko Atamanam darīt? Turku treneris strādā Grieķijas galvenajā klubā, un viņam jāspēlē par Grieķijas izlasi. Viņš visos variantos ir zaudētājs. Teiksim, ja zaudēs Turcija, viņi Turcija nories. Ja zaudēs, ja viņš vinnēs Grieķiju, viņi Grieķijā nories. Tā kā viņam perspektīva nav liela. Bet spēle būs ļoti interesanta. Bet
kaut kā pirms es čempionātu uz Grieķiju vispār neliku. Man likās, ka kaut kā tā komanda nevarēs, bet tur ir viens super cilvēks. Mēs redzējām, cik Dončičs dod daudz komandai, un Džānis var iedot vēl vairāk. Viņi vispār nosakt neviens nevar. Lietuva vispār neko nevar izdarīt. Kā viņš ir laukumā, tā ir milzīgs pārsvars. Visu. Un brīvu metienu. Un tiem tikai jāiemet iekšā. Ja Grieķi iemetīs, tātad mans favorīts ir Grieķija. Jūtu, ka Turcijā tomēr tas pats Atamanam būs grūti tikt psiholoģiski saviem galā vairāk nekā to komandu. Tā kā mans fināls ir Vācija, Grieķija. Un jau pirms fināla tad es paprognozēšu, kurš būs uzvarētājs. Un Somija, Turcija, izcils trešā vieta, pat cīņa pa trešo vietu. Tā kā, pašā nobeigumā mans komentārs attiecībā par Lomažu interviju. Jā, godīgi sakot, man te pārmet, ka es kaut ko speciāli darīju, bet man interesē, kas tur komandā notiek. Un ļoti daudz atbildes Rihards iedeva. Ka Bianchi netiek galā ar komandu, viņš netiek galā ar komandu, to neviens neteica, viss paklusē, pieklēbs pēc. Otrs arī tā vēlēšana, ka ievēlēja Alonso, arī tas diezgan dīvains vispār bija lēmums, bet kopumā viss tik nav labi, kā mums gribētos. Bet Eirobaskets ir priekš Latvijas garām, bet tās mācības, kas mums ir, mēs neko neesam mācījušies no tā viss, kas tur ir. Tā kā paldies, un vēl būs pēdējais pa Eirobasketu pēdējā nagla. Tā kā gaidiet, būs jautri.